Šo video veltīšu vairāk tieši meditācijas tehnikai. Ir meditācija daudz cilvēku izmanto dažādos veidos, un es domāju, kurš veids ir labs, ja cilvēks tieši to vēlās, tieši to veidu, tieši tajā brīdī. Jo, ja cilvēks izvēlās savu mērķi, un viņš grib to sasniegt, pilnīgi jebkāds, tad visas iekšējās emocijas, kas liks to tieši darīt, un vēlme to darīt, ir pareizs. Un es uzskatu, ka vispareizākā meditācija ir meditācija, kur ir absolūts klusums. Jo cilvēki, kas nav atraduši robežu, kas ir prāts un apziņa, drīzāk, kas ir smadzeņi, gribās rupi runāt arī sapistās smadzenes, un kas ir patiesība, ja cilvēki nav atraduši to robežu, kas ir visums un sačakrētās smadzenes, tad, ja ir meditācija saistīta ar vizualizāciju, ar emocijām un tādu attīrīšanos, ka tas viss paliks smadzeņu robežā, ka tas nebūs saistīts ar visam enerģiju, ar apziņu, tas būs saistīts ar smadzeņu vizualizāciju, un smadzenes pašas pēc tam materializēs tev jaunas sajūtas, kas nebūs patiesas, kas būs prāta radītas. Un īsumā visa fiziskā pasaule ir prāta radīta, viss, ko tu redzi, ko tu spēj satausīt, ir tavā prātā. Emocijas nav tavā prātā, sajūtas nav tavā prātā, un tāpēc ir jādarbojas ar apziņu, jo apziņa spēja ar to ļoti labi darboties. Piemēram, ja tu gribi attīrīties, tad vislabākā meditācija ir nekāda nedomāšana. Un daudziem cilvēkiem ir grūti nedomāt pat pāris sekundes vai pāris ielpas, un pats pirmā tehnika ir elpot. Es teiksim, vadīšu tagad meditāciju, tad visiem ir jāizvar acis, jāievelk dziļa elpa. Un pirmā kļūda cilvēkiem ir, kad viņi ir saspringuši. Apmēram 80% cilvēki pat nejūt, kad viņi ir saspringuši. Viņi nejūt, ka viņiem ir piere savilkta, tur, kur ir uzacis. Viņi nejūt, ka viņiem ir plati cieti, tā kā akmens. Viņi nejūt, ka viņi nevar brīvi dziļi ieelpot, tā kā balons. Ķermeņi jābūt brīvi, daudziem ir elpa tāda raustīta, daudziem elpa tikai kruša daļā. Elpa ir jābūt, teiksim, tur, kur naba ir. Un tad pirmais ir dabūt ļoti tīru un brīvu elpošanu, un ķermenim jābūt pilnībā atslābušanu. Tā, ka, ja tev ir pagrūsts, tu tā kā lupat nokrist un vispār nesaspringt. Ķermenim jābūt tādā meditācijā. Parasti pirksts sakrusto, novērš uz augšu plaukstas, pie nabas noliek, un kājas sakrusto. Tādējādi jūs nobloķējat negatīvās enerģijas no iepūšanas un radiet tādu enerģijas cirkulu sev apkārt, kas ir tā kā nostiprinās jūsu stabilitāti, sēdēšanas stabilitāti. Un tad ir jāsāk elpot. Elpošana notiek caur degunu. Un pirmā tehnika ir brīvi, lēnām un dziļi ieelpojot līdz pašam galam. Ieelpojot mieru ar sajūtām un izelpojot visu saspringumu ārā, un lai ķermenis tā kā salocās, tā kā izpūšās ārā. Un vēlreiz lēnām ieelpojot un izpūšot. Un šajā brīdī jūs dariet to tik ilgi, kamēr jūsu ķermenis vēl ir jūtīgs, ka jūs jūtiet savus pirkstus, ka jūs jūtiet savu elpu. Cenšieties pilnībā atslābināt un neko nedomāt. Tagad kā ienāk doma galvā, kas ir ļoti normāli, nedomājiet un vairāk atgriežaties pie elpas, ka jūs jūtiet tikai elpas, es koncentrējos, ka es jūtu savu seju, vai es koncentrējos uz kādu no enerģijas laukiem, čakrām. Pārsvarā trešā acis vai virs galvas, kroņa čakra. Bet tā būtība ir tāda, ka vai nu jūs koncentrējaties, vai vispār neko nedariet, tikai pat aizmirstiet, ka jūs elpojat. Elpošanā nedrīkst būt iedomātai, viņai jābūt brīvai, lai ķermenis pats elpo, un tu vienkārši neko nedari. Vienkārši ieelpo un izelpo lēnām ārā. Un lēnām ieelpo un izelpo ārā. Un tā absolūtu un pilnīgu mieru jūs iegūstat tikai no elpošanas. Tad problēma ir ar domām, kur cilvēki nevar aizmirst. Ar domām, piemēram, ģimenes skandāls kaut kāds, vai kaut kāds strīds, vai kaut kāds neatrisināts jautājums, vai kaut kā es gribētu tajā situācijā izdarīt savādāk. Parasti tās domas nāk līdz tā kā ēnas, un lai no viņām tiktu vaļā, ir tikai katram ir personiska metode. Meditācija un pasaules izzināšana nav skolotāja ceļš, kurš teiks, dari to. Tas ir kas katram darbojas labāk.
jo katrs sevi iekšējā pasaulē pārzina labāk nekā skolotājs. Protams, ir skolotāji, kas tev pieslēdzās, tev enerģijas lauku iztīri un vispārējo, bet šajā gadījumā jūs pats esat savs skolotājs un jūs pats mēģināt atrast to, kas darbojas vislabāk. Un, teiksim, ja tām domām jūs nevarat tikt no tās domas vaļā, tad visvieglāk ir uzsākt simulāciju tā kā galvā, kad jūs atgriežaties tajā notikumā atpakaļ, izspēlēt notikumu vēlreiz, un tajā notikumā rīkojieties tā, kā jūs gribējāt rīkoties. Un veidojiet galvā tādu simulāciju, kuras beigas rezultāts ir jūsu vēlamais rezultāts, kādu jūs gribējāt sasniegt, un beidziet to domu ar mieru, kad jūs ieguvāt mieru par šo domu, jo jūs izdarījāt tieši tā, kā jūs gribējāt izdarīt. Tad tā doma pat norimsies, bet tikko tā jāatcerās, ka labāk ir vispār neko nedomāt. Koncentrēties tikai uz elpu un brīvību. Un ja jūs varat ikdienā, braucot mašīnā, skrienot futbolu, spēlējot, hokeju spēlējot, vienalga, kurā situācijā, ja jūs spējat sajust savu elpu, jūs daudz mazāk nogursiet, jūs daudz mazāk stresosiet, jūs daudz mazāk slimosiet, jo elpa dod jums kosmisko enerģiju. Ja jūs sajūtiet savu elpu, tas nozīmē, ka jūs apvienojaties ar visumu, jo ir daudz cilvēku, kas, piemēram, hokejā, futbolā, skrien, viņi sviedros līdz ausīm, un viņi ir pārguruši un reizē nokrīt. Tas nozīmē, ka viņi vispār savu elpošanu nejūt, viņi neuzņem nekādu jaunu enerģiju, viņi vienkārši elpošana bija paralizēta, domāšana bija paralizēta, tāpēc, ka viņa prāts pilnībā spēlē, ka viņam ir tikai tas viens mērķis. Piemēram, ja jūs skatāties hokeju, kad visi tie labākie spēlētāji profesionāli, viņi faktiski dažreiz ir knapi sasvīdoši. Viņi pilnīgi mierīgi vienkārši uzvedz laukumu, pavēro, pastās, aizlido nost. Paralizēts prāts skrien tikai uz to vienu mērķi, pat nepastās, kad riņķī bija tik daudz bezgalīgas iespējas. Tad pats, piemēram, daudz prasa, kur man iet uz kādu meditācijas skolotāju. Labākais skolotājs būs tava elpa, jo tad arī daudz labas idejas nāks iekšā, daudz labu notikumu un acu leņķis būs daudz platāks. Tālāk, ja jūs esat ieguvuši tādu mieru stāvokli, ka jūs nejūtiet īsti savu ķermeni, ka jums viss ir ļoti lielā komfortā, ka jūs esat mierīgs, jūs esat kluss, jūs rodas pat tāda patīkama sajūta, jūs varat sākt uzņemt kosmisko enerģiju, kas ir notiek ar elpošanu. Jūs vairāk savu fizisko elpu nejūtiet, jūs vienkārši esat tā kā tukša apziņa, bez ķermeņa vairāk. Sāciet koncentrēties, piemēram, uz trešo aci. Sāciet lēnām elpot ar deniņiem. Vienkārši iedomājieties, it kā jūs nekustaties, bet iedomājieties, it kā jūs pieskaraties deniņiem, tā kā ar pirkstiem. Un ieelpojiet iekšā pa deniņiem. Un uzreiz deniņas sāks palikt jūtīgāki. Tad jūs elpojat dziļāk uz pieres centru, un uzreiz pieres centrs sāks aktivizēties. Tā jūs aktivizēsiet trešo aci. Tā ir sestā čakra. Un tas aktivizēs ļoti daudz lietas, bet tas notiek katram cilvēkam pilnībā individuāli. Un sajūtot šo, ka jūs sāksiet elpot, tik kā jūs sāksiet sajust viņu. Ja jūs spēsiet atbrīvot savu prātu, ja jūs spēsiet nedomāt, aiziet meditācijas stadijā, kur vispār nav domas, kur vispār nav ķermenis, kur ir tikai tukšums, tad jūs sāksiet mācīt redzēt ar trešo aci. Un redzēt var ļoti daudz ko, var redzēt paralēlās pasaules dimensijas, un tā kā teleskops rādīsies. Var redzēt auras, var redzēt visu, kam jūs pievēršat savu apziņu. Un tas ir ļoti nozīmīgi daudziem. Pavērst saikni ar garu pasauli. Jūs varat ar mirušajiem saviem radiniekiem sazināties, ar mirušiem gariem sazināties. Ļoti daudz, kas pavērst vaļā. Un izpratni par to visu, kas ir šī fiziskā pasaule, tad pavērsies vaļā. Tad jums būs tā kā atmoda uz sapņa, ko jūs pirms tam saucāt par manu dzīvi, kurā dzīvoju es. Tā mums būs daudz savādāks uzskats par to, kas ir dzīve. Jūs būsiet tā kā tikko pamodies no sapņa. Un daudziem ļoti bieži rodas tāda tā kā svētlaimes sajūta un absolūta laimes sajūta. Tā kā sajūta tāda dievišķa enerģija, kad ieplūst viņā iekšā. Tas ir ievads meditācijā, un par plašākām tehnikām pastāstīšu citā daļā. Un
Droši rakstiet komentārus, būšu ļoti pateicīgs un paldies!